Brieži ir brīvdienu māja Kurzemē, un es to redzu kā plašākā jēdzienā, kā māju dabā. Un priekš manis tas bija svarīgi, vai priekš mums tas bija svarīgi saprast, kā mēs varam dabu savienot ar ēku, neskatoties uz to, ka tas ir betons, gan interjerā, gan eksterjerā, kā pamatmateriāls, kurš man liekas ļoti ideāli piemērots šādam uzdevumam. Tieši tāpēc, ka viņš ir dzīvs, tieši tāpēc, ka viņš mainās, ka viņš paliek citādāks, noveco. Jā, betons varbūt ir tas vīrišķības moments šī projektā. Otrs aspekts bija dabas savienošana ar ēku, šis caurspīdīguma moments. Tas, kas man liekas būtiski šī projektā arī attiecībā par krāsu vai par materiāliem, es gribētu, lai tā sajūta tajā ēkā tiešām ir tāda, ka tā ēka neuzspiež neko. Kad tā ēka ir tikai tomēr kaut kāda fiziska robeža starp ārtelpu un iekštelpu, bet kad viņi neuzspiež kaut kādas savus noteikumus. Arhitektūra jau savā būtībā ir sabiedriska, viņa nav tikai kādam vienam domāta. Tā nav glezna, ko kāds piekar pie sienas. Arhitektūra ir redzama visiem. Es uzskatu to par mūsu pienākuma lielāko jēgu, par mūsu profesijas lielāko jēgu audzināt cilvēku, teiksim, rādīt to labāko, viņam dot vairāk nekā viņš sagaida. To es esmu vienmēr teikusi, kad, teiksim, spērt to soli un nepiedāvāt klientam to, ko viņš vēlas, bet piedāvāt to, par ko viņš pat neiedomājas pasapņot. Teiksim, tas ir tas, kas man liekas ļoti svarīgi, un es ļoti cenšos savos darbos ar tādu formulu strādāt.